Jauns interjers, plašāki veikali, modei un tev vēl vairāk vietas, atpūtas pitstopi, svaigums un silta gaisma, mūsdienīgums visapkārt. Lai ceļš tevi ved uz jauno Spici. Mans sauc Laura Saulīte, un mans kanāls Generation Famous top sadarbībā ar Tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājiem zīmolam Villeroy & Boch un zobārstniecības klīnikai Dental Art. Pie mums šodien ciemos ir mūziķis Justs. Šo gribēju izdarīt jau sen. Pirms 4 gadiem viens no pirmajiem ierakstiem man Instagramā bija bilde ar puisi, kurš Vecrīgā uz ielas dzied I need a dollar. Toreiz nostāvēju pusstundu un klausījos. Tagad zina un klausās daudz, un par to ir liels prieks, jo viņš tiešām ir talantīgs. Tā savos sociālajos tīklos savulaik dalījās TV žurnāliste Paula Muzikante. Manuprāt, pilsētas ielas un vispār pilsētas ielās kņadošā dzīvība un cilvēki varētu būt viena no sarežģītākajām skatuvēm. Kā tu lēmi par labu šim sākumam tavā muzikālajā ceļā? Tagad jāpadomā, tas gan bija krietni laiciņu atpakaļ. Man vienmēr tajā brīdī, kad es sāku pats muzicēt, es pirms tam mācījos mūzikas skolā, Rīgas Doma kora skolā, un tur vairāk vai mazāk ir tā ka no notīm, kora mūzika un etīdes, un Bahi, Mocarti un tādas lietas jāmācās. Un tad es kaut kādu vienu dienu sapratu, ka bet es šīs zināšanas varu pielietot arī, lai nospēlētu kādu no sev mīļām dziesmām, kas varbūt nav ielikta tā kā skolas programmā. Un tad es sāku mācīties gan uz klavierēm, gan uz ģitārām. Dziesmas, kas man patika, kā es mācēju tur trinkšķināt parastos akordus, pirmos 4, ar ko ļoti ilgu laiku pietika daudzām dziesmām. Bet tas ceļš uz to, kā sākt spēlēt uz ielām, bija diezgan tāds smieklīgs. Tas pirmais, man liekas, izgājiens uz... Es biju daudz par to domājis, biju pats staigājis pa Vecrīgas ielām un redzu, ka tur tie mūziķi. Es domāju, bet es taču arī māku dziedāt, varbūt man arī vajadzētu pamēģināt ilgi šo domu, tā kā dzīvojos. Un tad sanāca tā, ka es biju pie vienas savu labas paziņas Vecrīgas dzīvoklī. Man liekas, pēc kaut kādas ballītes vai kaut kas tam līdzīgs. Un varētu būt ap kādiem 16 gadiem. Vidusskolas, 10. klase varētu būt kaut kāda. Un man bija līdzi tur ģitāra, un kaut kā tas ir no rīta, un saulains ir rīts, un esmu palicis pats tajā dzīvoklī, un es kaut ko trinkšķinu, un man tāds sajūta, bet es esmu tepat Vecrīgā, man ir tāda iespēja, varbūt man vajag aiziet un to reiz par reizēm pamēģināt. Tas stress bija milzīgs, es zināju, labi, 3 dziesmas, varbūt pat tikai 2, tā kā mans repertuārs bija ļoti. Un tad es izgāju ārā un staigāju, man liekas, kādu stundu. Es domāju, kurš tad būs tas spots, kura būs tā vieta, kur es tā kā uzņemšos to darīt, jo es negribēju pārāk lielu, lai pārāk daudz cilvēku. Man negribējās arī, kur neviens nav, tad arī tam nebūtu jēga. Un tad es atradu to vietu netālu no, es pat nezinu, kur tā iela, bet tur, kur kādreiz bija I Love You bārs, un tur bija tāda iela. Zviedru vārti. Jā, pie Zviedru vārtiem. Tas bija man pirmā vieta, un es izgāju, un es tā kā nenormāli baidījos. Lai gan tur varbūt 2 cilvēki noiet garām, bet man bija ļoti, ļoti bail izlikt, bet tā kā es iekodu savu lūpā un tāds aiziet, un izliku šo čemodānu un sāku spēlēt tās savas 3 dziesmas uz rīņķi, un tāds bailīgs, un paspēlēju kādu laiciņu, un pirmais cilvēks, kas nāca klāt, kas piemeta man kaut kādu monētiņu, man bija vienkārši, lai tie arī varbūt bija kaut kādi 50 centi, man bija vienkārši, oh my God, I made it! Tas nozīmē, kad kādam arī patīk tas, kā es spēlēju, un kopš tā laika es sapratu, ka man ļoti, ļoti patīk to darīt, un sāku to aizvien vairāk darīt, un man liekas, kāpēc man tas bija svarīgi, bija tas, ka tā bija vieta, kur es varu piekļūt pie auditorijas, kur varbūt negaida mani redzēt. Tas nav koncerts, kuru tu esi sarunājis, tev atnāk draugi rādi un visi tur priecīgi un tā tālāk. Tā ir auditorija, kad ja celtnieks iet garām cilvēks uz savu, viņš negaida to, ko viņš sastaps sev pa ceļam. Un tajā brīdī, kad tu viņu noķer ar savu mūziku, tu redz tās reakcijas. Vai tu viņu vari iepriecināt, vai viņš varbūt iet, ko tu bļausties garām.
Un tā bija tāda auditorija, kur es ieguvu šo adrenalīnu piesaistīt viņu uzmanību. Un tas man aizvien vairāk un vairāk patika, un es vairāk un vairāk sāku mācīties dziesmas, sāku saprast, kas strādā, kas nestrādā, pie kuras dziesmas labāk, kur vēl iemācīties. Un tas viss aizgāja līdz tam, kad es jau kļuvu tā, ka man bieži vien bija apkārt jau cilvēku loks, kas klausās, apstājušies un spēlē. Un sāka mani filmēt kaut kādi turisti savos video, un es, man liekas, joprojām kaut kāds Rīgas turistu vlogos iekšā kā ģitāras spēlētājs. Jā, un sāka man mest gan zīmītes, gan naudu, un sapratu, ka kaut kādā ziņā es visu savu kabatas naudu varēju nopelnīt ar to tajā laikā, un man to patika darīt. Un es tajā brīdī mācījos pirmajā ģimnāzijā, un es bastoju stundas savas matemātikas, kas man neinteresēja. Un bija skapīts, kurā vienmēr bija ģitāra, un katru reizi, kad man bija tāds, es vienkārši gāju, ļoti labā lokācijā bija tā skola, turpat pie Vecrīgas, un gāju un visu laiku spēlēju. Un tas aizgāja tā, kad es visu laiku spēlēju. Un bija interesanti, man pat spēlēšanā cilvēki met naudu vai zīmītes vai tur šokolādi vai kaut ko tam līdzīgi. Bet vienreiz bija tā, kad es spēlēju un pie manis piebrauc tāds džeks, viņš runāja angliski. Un viņš tāds, hey, I really like you, man ļoti patīk, kā tu spēlē. Es esmu pilots un man rītdien jābrauc uz Austrāliju strādāt. Un es tev gribu par šo spēlēšanu uzdāvināt šito riteni, kas stāv. Kods ir tur tāds, es tāds ar to ģitāru, tā kā, ko? Šāds, jā, vai tev veicās, un aiziet prom, un es tāds palieku ar ģitāru, un blakus ir ritens. Man tāds, what? Tik tādi visādi atgadījumi bijuši tajā spēlēšanā uz ielas. Bet, kas ir interesanti, man īstenībā tajā brīdī tā bija ļoti, ne tikai šis naudas jautājums, bet tas bija ļoti terapeitiska lieta manā dzīvē. Jo man tajā brīdī gan skolā, man īsti neuzņēma, man nebija daudz draugu, man bija tāds diezgan liels, tāds tumšāks periods gan skolā, gan arī ģimenē nebija perfekta situācija, un man šī spēlēšana uz ielas bija kaut tāda tā kā izbēgšana. Man liekas, šī mūzika man izglāba, man bija pie kā pieturēties, un citreiz es vienkārši varēju, nebraukt uz mājām, bet kaut kādos tuneļos spēlēt uz ielām līdz pat pēdējiem mikriņam naktī, jo vienkārši tas ir kaut kas tāds, ko man patīk darīt un kur es jūtos dzīvs. Es nezinu, kaut kā tā. Tu esi arī dalījies, ja es nebūtu vidusskolā spēlējis uz ielām ģitāru, es nebūtu nodibinājis savu pirmo grupu. Kādu tu atceries šo laiku, tu gan jau tagad dalījies, un kas tad ietilp tajā tavā klasiskajā repertuārā? Jo es ticu, ka tāds izveidojās tev spēlējot. Tieši, ko es spēlēju uz ielām? Tur bija man noteikti viena no vislabākajiem maniem numuriem bija Leonarda Cohena Halleluja. Tas bija kaut kāds, joprojām manas mammas mīļākā dziesma, kas viņa vienmēr, kad brauc kaut kur spēlēt, viņa saka, tev vajag nospēlēt to dziesmu. Tāds šitien varbūt nospēlēt, viņa tik labi sanāk un joprojām pa visiem šiem gadiem. Ja kādreiz man kaut kur jāuzspēlē vai kādā ģimenes pasākumā, mamma pieprasa šo dziesmu. Tas bija mans tāds numurs, ko es vēl. Es dziedāju arī Sweet Dreams of Mine, roķīgo versiju un kaut kāds Bruno Mars, Lazy Songs bija arī man tā topā. Vai The Neighborhood, Sweater Weather. Ļoti visām meitenēm vienmēr patika. Un kaut kā tā es mētājos pa visādām tām dziesmām. Citreiz kaut kas ienāk, kaut kas ne, bet pa lielam pazīstams dziesmas, kas manai balsī man pašam patika. Man nebija tāds, ka es baigi meklēju, kas tad citiem patiks. Man tur tā. Man bija tāds vairāk, kas man patīk, kuras jūtos ērti tā, ka es varu vienkārši lēkāt un aizmirsties, vai man kāds redz vai neredz. Tāda dziesma derēja. Un interesanti bija tas, ko es novēroju ļoti ar to spēlēšanu uz ielas, ir tad, kad, ja tu, piemēram, eju uz ielas spēlēt ar domu, ka man vajadzētu to naudiņu nopelnīt un tā tālāk, ar domu, ka, ar tādu plānu, tad parasti nekad tāda spēlēšana neveicās. Viņa veicās brīžiem tieši tikai tad, kad tu negaidi kaut kādu, tu to dari priekš sevis, un to es ļoti ātri noķēru, un to es arī paturu savā tādā turpmākajā muzikālajā karjerā, kad, ja es kaut ko daru mūzikā, tad ne dēļ aprēķina, bet tikai dēļ tā, kad man tas patīk, un es to gribu darīt, un es nesagaidu neko no tā kā ekstra.
Tur es tev ļoti piekrītu. Man šķiet, ka tev no sākuma ir jāiet ar to deksmu un ar to gribēšanu, un tad jau tās finanses visticamāk sekos, bet nekad neiet un nedarīt to tikai tāpēc, ka tas būs finansiāls iegūms. Nu, protams, biznesa prāti droši vien man šobrīd apšaubīti par šo manu teoriju, bet es šajā ziņā tev ļoti, ļoti piekrītu. Ielu muzikants man šķiet ir jau gandrīz tāda kā profesija. Protams, tā nav oficiālo profesiju reģistrā ierakstīta, bet ļoti bieži tā tiešām kļūst par profesiju, un cilvēki no ielu muzikanta reti, kad izraujas uz to lielo skatuvi. Tu atceries, kas bija tas tavs pagrieziena punkts, kad tu varbūt nospēlēji to savu pēdējo uzstāšanos pie Zviedru vārtiem vai Vecrīgas ielās, un tad jau sekoja tādi nopietnāki ar mūziku saistīti projekti? Tādu pēdējo spēlēšanu konkrēti es neatceros, jo es noteikti atceros to, ka tad, kad jau man sākās kaut kādi projekti, es joprojām turpināju spēlēt dzelmi, jo man vienkārši to patika pat. Bet vienīgi pirmais tāds lielais pavērsiens, ko jau minēju, bija viens no tiem bija grupas nodibināšana, ko es nodibināju ar savu paralēli klases biedru no pirmās ģimnāzijas. Viņam bija arī ādažos pāris džeki, ar ko viņš spēlēja, un viņš dzirdēja, kā es spēlēju. Un tad mēs tur pie skapīšiem rakstījām dziesmas un spēlējām pa skolu ballēm un sākām pirmo mēģinājumu. Tajā brīdī es sapratu, jā, man šitais patīk. Patīk tā grupas lieta, patīk tā uzstāšanās un gribās to visu laiku attīstīt. Un otra lieta man tieši īstenībā tajā brīdī arī pamanīja Gačo komanda, kas bija ļoti, ļoti, ļoti interesants pavērsiens, jo es vispār to negaidīju. Es jau kā vēl vakardien atceros to zvanu, ka man piezvanīja Gačo menedžers. Es biju kaut kāda vasaras diena, es Ķekavā savā mazajā dzīvoklītī spēlēju klavieres, kaut ko mācījos uz klavierēm. Pēkšņi zvana nepazīstams numurs paceļ. Un toreiz vēl Gačo bija ļoti, ļoti diezgan topos tajā brīdī. Vēl vairāk tas bija tas stampā grīdu laiks un viss šitais, tas bija ļoti uzreiz pēc tam. Liela koncerta un tā tālāk man piezvana un saka, jā, esmu Gačo menedžers un mēs te meklējam jaunu dziedātāju, ko pievienot mūsu komandā, kas varētu iedziedāt piedziedājumus, un mēs gribējām uzrunāt tevi, un vai tu gribētu atnākt uz tikšanos. Bet tu saproti, no kurienes šī Gačo komanda vispār izdomāja puisim no Ķekavas uzrakstīt, kā notika šī, kur tu tiki pamanīts, ko tu izdarīji, lai būtu pamanīts? Es pēc tam īstenībā paprasīju Kasparam, kā tur tas gāja, jo pēc tam mūsu sadarbība bija diezgan ilgus gadus, un joprojām, kad ir lielie koncerti, viņi man paaicina, un mēs izpildām vecās dziesmas, ko mēs rakstījām kopā, bet viņš teica, toreiz viņiem bija kādi 5 varianti. Viņš teica, ka viņiem bija svarīgi jauns džeks, tāds, kurš vēl nav parādījies ne kaut kādās apvienībās vai kaut kādu konkrētu, respektīvi, lai būtu tāda bišķiņa balta lapa, talantīgs, bet nav jau tur ar to bijis vai to bijis. Viņam gribējās tieši tādu, kas ir, tā kā jaunais talants. Un viņš teica, ka viņi meklē, un viņi arī uzzvanīja manai vokālai pedagoģei Ingai Bērziņai. Un tajā laikā, kad es mācījos pirmajā ģimnāzijas, paralēli vēl turpināju mācīties Rīgas domu koru skolā džeza vakarnodaļā pa vakariem. Un viņa bija mans vokālais pedagogs, un es pie viņas biju gājis uz konsultācijām, jo es gribēju uz tieši pedagogiem, nevis pedagogiem, bet dziedātājiem džezi iet. Un viņa uzrunāja un prasīja, vai viņa zina kādu jauno, kas varētu tā kā būt šajam aprakstam, un viņa nosauca manu vārdu un iedeva man telefonu numuru. Un tā viņa man atrada. Un pēc tam viņa intervēja tos tur, un viņa man pasauca, un to es arī atceros, kad es gāju pa taisno. Vai tas bija, es nevaru atcerēties, vai no ielas spēlēšanas, vai arī es gāju man bija pirmajā ģimnāzijā kaut kāds skolas koncerts vai konkurss, kaut kāds grupu konkurss bija, kur mēs ar grupu spēlējām. Es atceros savu ģitāru plecos, gāju ar viņiem satikties kaut kādā restorānā Rīgā un parunāties par to, kas un kā. Un tā viņi izvēlējās mani un sākās mūsu sadarbība, kas bija ļoti milzīgs pavērsiens tajam manam nākamam solim, tai iedrošināšanai, kad ir jēga cilvēki novērtē un ir jēga skatīties šajā virzienā un kļūt par iespējams profesionālu mūziķi. Noteikti šis zvans savā ziņā izmainīja tavu dzīvi, bet ja mēs runājam par tiem saviņojumu brīžiem, nezinu,
pirmatskaņojums radio, vai pirmā parādīšanās televīzijā, vai sadarbība ar kādu konkrētu mūziķu? Tu atceries, kas tev ir bijis tas pirmais, tāds vissaviņojošākais, kad tu saproti, ka šī profesija tev ir ļoti interesanta, ka tu vēlies to kā savu ceļu? Pirmais. Nē, es atceros saviņojuši brīži, bet jāpadomā nedaudz, kas varētu būt tāds pirmais. Viens lielākais, kas man bija, un visbailīgākais moments tajā pašā laikā, vissaviņojošākais bija tad, kad es uzstājos ar tieši Gačo komandu. Mēs bijām ierakstījuši tikko Smaids līdz ausīm albumu, kurā ļoti daudzās dziesmās es dziedu piedziedājumus, un mans pirmais koncerts ar viņiem, pilnīgi pirmais. Man liekas, bija 18 vai 17 gadi, 18, kaut kas ap to brīdi. Viņi man uzaicināja kopā ar viņiem dziedāt headlinā Summer Sound festivālā. Tā kā mans pirmais koncerts bija uzreiz 10,000 cilvēkiem. Un tas bija kaut kas tāds, ko vēl ir pāris video YouTube, ja kāds grib pameklēt, var redzēt, cik es jauns tur esmu un zaļš. Bet es ļoti labi atceros, ka tas bija kaut kas tāds, ka tu iebrauc iekšā ar pašu mašīnu, visu komandu jau pie lielās skatuves, un tev tur tas backstage, un es atceros, es biju tik ļoti pārbījies, ka es sajaukšu kaut kādus vārdus vai iedziedāšu nevietā, kad vēl līdz pēdējiem brīdim, kamēr iziet uz skatuves, es palūdzu Viktoram, viņš arī bija komandā, es palūdzu viņu mašīnas atslēgas, un kas bija nopirko tur pateicis skatos, un es gāju vienkārši tajā mašīnā, ieslēdzu to mūsu disku, un vienkārši klausījos visas dziesmas, vēlreiz dziedāju līdz pat pašai iznākšanai, tā kā ārā uz tās skatuves, jo man bija visu laiku milzīgs bailes, ka es kaut ko tik atbildīgā momentā sačakarēšu vai neiedziedāšu, un kā tad tā komanda, vai viņi man pēc tam gribēs, bija ļoti liels stress, bet beigās, cik es atceros, neko nesajaucu. Vismaz neko tā radikāli. Un mēs nodziedājām to, un tas man bija tāds blieziens, kad var būt uz tik liels skatuves, var būt tik daudz cilvēkiem, ka tu vari, viņi darīs to, ko tu pateici, paceļot rokas gaisā, un pēkšņi 10,000 paceļ tās rokas gaisā. Tas kaut kas nenormāli iespaidīgs. 10,000 nenoliedzami ir iespaidīgs, bet 200 miljoni ir kaut kas iespaidīgāks. Jo, ja ņemam par atskaites punktu Wikipēdiju, tad tavu profesionālā mūziķa karjera sākās 2016. gadā, kad tu ar dziesmu Heartbeat, kas starp citu ir Aminats sarakstīts gabals, devies uz Stokholmu pārstāvēt Latviju lielajā Eirovīzijas konkursā. Un tur tie aptuveni bija 200 miljoni, ja mēs ņemam arī tos, kur sēdēja pie saviem TV ekrāniem. Vai tā ir bijusi tāda pamatīgākā skatuves pieredze tavā muzikālajā karjerā, un vai tā ir varbūt bijusi arī neaizmirstamākā? Pavisam noteikti, jā. Es gan daudzus koncertus skaitu, kā man nav tāds, protams, tas bija tāds milzīgākais un zināmākais, bet man liekas, ka ļoti daudz šie koncerti ierindojās vienlīdz svarīgi man, un man nav tā, ka tikai tas ir šis vienīgais moments, kurš man ir visvairāk aizkustinājis, bet, protams, gan apjoma ziņā, gan production ziņā, un popularitātes ziņā, tas viss bums, kas tur bija, tas ir noteikti viens no ievērojamākajiem maniem koncertiem, maniem uzstāšanām, un es joprojām saņemu ziņas, un man joprojām pat ārzemēs ir vēl cilvēku pienākumi man atpazīst, vēl joprojām no tā laika, kas jau ir tāds rādītājs, kad, tas bija crazy. Bet kāda bija sajūta, jo pie manis pat viesojās arī Emīls Balcers, un viņš teica, ka to vispār nav iespējams salīdzināt ne ar ko tu vari mūsu platumgrādos pieredzēt, gan no tā lielumu, gan no tā, kā tevi sagaida tur jau ar limuzīnu, un tas viss, kas notiek aizkulisēs, tas viss jau būvē to savā ziņā, to satraukumu un to nopietnību par konkrēto pasākumu, ka tev katrā mirklī kameras pagriezienā ir jāatrodas kādā konkrētā leņķī punktā un jāskatās, un tā ir tāda vesela horeogrāfija, kaut arī mums šķiet, ka tu vienkārši iznāc ar mikrofonu un tu dari to, ko tu proti darīt. Tev ir jāņem vērā visi šie blakus momenti, kad kamera pietuvosies, attālināsies.
Jā, nu es īstenībā bieži vien stāstot par Eirovīziju un to laiku un uzstāšanos es to ļoti pielīdzinu, ka tā ir tāda, es jūtos tā kā olimpiskais sportists. Tas ir tur sacenšās valsts, un es esmu izvirzījis, lai pārstāvētu savu valsts, un šo godu un atbildības ņēmu ļoti nopietni. Tāpēc šis sagatavošanās process es biju ļoti, ļoti sagatavojies. Mēs bijām izgājuši visiem aspektiem. Pirms braukšanas uz Eirovīziju man bija gan horeogrāfs, tur stilists, man bija atsevišķi angļu valodas skolotājs, ar kuru es tikos reizi nedēļā, lai mēs trenētos pie angļu valodas, mēs trenētos uzreiz, kā atbildēt uz intervijām, kā izteikt sevi. Mēs, piemēram, sēžam šādi, mēs jau paredzējām, kādus jautājumus man varētu uzdot, un es viņam pasaku atbildi, viņš saka, jā, ļoti labi, bet tu tādā bagātākā angļu valodā varētu par šo pateikt tā. Man bija ļoti laba komanda, kas man sagatavoja šo grafiku, man bija fiziskais treniņš, pilnīgi tā kā sportistam pirms tam aizbraukšana, un tā, kad mēs aizbraucām tur, tas viss turpinājās ar to, ka bija daudz mēģinājumu, kas man ļoti palīdzēja. Protams, tas viss, tas apjoms tevi tā kā abur, bet es kaut kādā ziņā jau no pirmā mēģinājuma neļāvu tam sev mulsināt. Es uzreiz sapratu, ar mani runā, kas ir mani uzdevumi, ņēmu to visu tā ļoti cold, kā var teikt, tā kā tas pats nebrīnījos tik daudz, labi, this is it. Nevis tur, ak, Dievs, kā es to varēšu izdarīt. Man tas vienkārši ir jāizdara, jo es vienkārši jūtu to atbildību. Es pārstāvu Latviju, tas ir mans uzdevums šobrīd to izdarīt pēc iespējas, cik vien labi es to varēju. Un tāpēc arī citiem varbūt liekas tur tā nedēļa, un tur tikai tu tusējies un tā tālāk. Man tā nebija, man bija reāli, es neizgāju principā gandrīz vai ārā no savas viesnīcas numuriņa, ja man nebija kaut kādas lietas, kas bija jādara konkrētās, es ļoti nopietni to visu pieņēmu, un tā mēs strādājām uz to. Es atceros ļoti, es kaut kādā ziņā biju atradis tādu ļoti lielu fokusu, kad es to uzsveru arī, es atceros, restīvi, mēs katru dzīvojam tādā mazā istabiņā, līdz tev nāk pakaļ un saka, tagad ir tavs laiks, vai tas ir uz mēģinājumu, vai uz uzstāšanos, tagad ir tavs laiks, un tevi paņem tā komanda, mēs ejam visu to ceļu garo no tās tavas istabiņas līdz, tev uzliek klausu monitors, uzved uz skatuvus, un tev ieskatās 1, 2, 3, go. Un es atceros, kad es vienmēr gāju šo te ceļu, katru reizi, kad bija mēģinājums, es viņu tā kā uztaisīju tieši kā es uzliku austiņas lielās, un es vienmēr klausījos vienu konkrēto dziesmu, kas man uzlādē, kas bija Trijānas Parka Shoe Shine, un es atceros, ka kad mēs gājām, man komanda un tie, kas ved uz to skatuvi, es eju un es vienkārši gāju tā kā tāds boksers uz cīņu. Kā Rokijs. Jā, kā Rokijs, jo es zināju, ka es esmu tā arī skaņojos, ka šī ir mana cīņa, šis ir tas, kas man jāizdara, līdz pējām es neko neklausos, es neredzu, es pats tā kā haipoju, es dejoju pa to ceļu, pa trepēm, ejot lejā, visu daru, līdz es notiek, un es tā kā biju iegājis šo tādu tā kā rituālu, katru reizi izejot no skatuves, jo te mēģinām bija kaut 4-5 līdz tā kā fināls un tā tālāk. Un man liekas, tas man palīdzēja tā kā turēt to fokusu. Es tieši gribēju prasīt, vai tā nebija savā ziņā tāda maiņticība, vai Agnese, sveiciens Agnesei, nekļuva par tavu tādu laimes talismanu ar savu dziesmu? Iespējams. Es nezinu, vai tas bija tieši vienkārši šī dziesma, un tajā laikā Trijānas Parka šis albums, es aizmirsu, kā viņu sauc, kas bija ar igauņu producentu taisīts angliski. Vēl pirms viņiem bija, nākamajā gadā viņiem bija tikai tā Draw the Line, kad viņi brauc uz Eirovīziju. Šis albums man tajā brīdī ļoti uzrunāja un tieši šī dziesma. Un man vienkārši šī dziesma pati tā kā iedeva to hypu, to drive, lai es varētu iziet un darīt. Tas netik ļoti fokusētu tieši uz Agnesu Kausku, bet, protams, visu Trijānas Parku, jo es Redgaru Viļumu jau braukāju Gačo komandā visu laiku, un visu šo grupu ļoti labi pazinu kā draugiem, bet man bija tieši šī viena dziesma, jā. 1836. gadā apvienojās divi keramikas ražotāji – luksemburgietis François Bochs un francūzis Nicolas Villeroys, apvienojot arī abu pušu stiprās iezīmes – radošu talantu, uzņēmējdarbības garu, novatorisku spēku un ražošanas jaudu. 19. gadsimtā Villeroy un Boch uzsāk vērienīgu vannu, izlietņu un tualetes podu ražošanu, izstrādājot pilnīgi jaunu vannas istabas koncepciju, kas definē vannas istabu kā dzīves telpu un vietu labsajūtai. Villeroy un Boch spēja apvienot tradicionālos un modernos elementus harmoniskā interjerā.
Kopš uzņēmuma dibināšanas Villeroy & Boch ir kļuvusi par vienu no pasaulē vadošajiem keramikas ražotājiem un dzīves stila zīmoliem. Tu to salīdzināji ar sportistu. Man, protams, sievišķīgi laikam pirmā asociācija būtu bijusi ar skaistumu konkursu, jo tur arī viņas cenšas paredzēt potenciālos jautājumus un izdomāt atbildes. Tu esi teicis, es nevaru gaidīt, ka no zila gaisa kāds par mani uzzinās un piedāvās lielās iespējas. Tev ir jāparāda citiem tas, ko tu māki darīt un ko tev patīk darīt. Stāsti un nebaidies, jo iespējas ir jārada mums pašiem. Par iespēju tikt pie Aminatas dziesmas. Kāds vispār bija tas ceļš un kā tu tiki pie šīs Eirovīzijas dziesmas? Šis ceļš bija tieši tā, ne es gāju pie Aminatas, prasīju dziesmu vai mēģināju to darīt. Es vienkārši darīju savu lietu, darīju savus uzdevumus, kur projekts, kas man tajā brīdī bija mūzika, un sagaidīju vienkārši zvanu. Aminatas. Tu vispār veicis ar tiem zvaniem? Jā, un vienkārši mēs ar Aminatu pirmo reizi satikāmies, tas bija Geto Faktors. Toreiz bija tāds konkurss, ko rīkoja Geto Games. Man ļoti patika šis konkurss, viņš bija superīgs. Viņš notika Grīziņkalnā, blakus visiem basketbola groziem un tā tālāk. Un tad, man liekas, bija pirmā sezona viņam. Un tur mēs tikāmies, tur bija vairākas nedēļas, bija šie priekšnesumi. Un es piedalījos, Aminata arī piedalījās tajā laikā. Viņa arī vēl nebija bijusi, man liekas, uz Eirovīzijas skatuves vēl. Tas bija tieši pirms. Un mēs ar viņu tikāmies finālā. Finālā bijām es, Aminata, Kristīna Prauliņa un vēl bija kaut kas. Un es visu šiem finālistiem kļuvu arī par profesionāliem mūziķiem beigās. Tas īstenībā Geto Game'am ir tāds. Un tad pēc tam es ļoti fanoju, protams, par Aminatu, kad viņi iekļuva Eirovīzijā. Man ļoti patika dziesma un cik tālu viņi tika. Un beigās vienkārši, jā, man liekas, Aminata redzēja to, ka man ir spējas un kaut kādas quality. Un viņi rakstot šo dziesmu, es ticamākais iedomājos, ka man vajadzētu uzrunāt viņu. Bet šo iespēju, kāpēc viņi gribēja mani uzrunāt, es radīju pats ar to, ka es pats nemitīgi darīju visu kaut ko es varēju. Tad tas, man liekas, atsaucās uz to, kāpēc es teicu to rindu, ko tu nolasīji, ka tu nevari vienkārši mājās klusumā sēdēt, es labi dziedu, varbūt kāds to no zila gaisa izdomās, uzzinās un man uzzvanīs. Nē, tev ir jāiet ārā, tev ir jāpiedalās konkursos, tev ir jāliek sociālajos tīklos, lai tu tiec pamanīts un lai tev tās iespējas vārdi līdz tevīm aiziet, jo savādāk neviens par to neuzinās. Tāda bija tā doma. Jā, dušā dziedāt, maz iespēja, ka kaimiņš izrādīsies maestro Raimonds Pals, kurš sadzirdēs, kā tu dziedi. 2016. gadā bija Eirovīzijas fināls, tā paša gada maijā dziesma Ko tu dari, kas bija tava pirmā dziesma latviešu valodā, un arī mini-albums. Nezinot aizkulises un visu tavu ieguldīto darbu, tagad, kad tu tā nedaudz ieskicēji, var rasties priekšstats, ka tava muzikālā karjera bija iekāpusi tādā, man šķiet, kā tādā ātrvilcienā. Tu tā kā pamodies slavens, ja tā to var teikt, bet tu tobrīd tā juties, ka pēkšņi tu esi saņēmis ātrvilcienu biļeti vai iekāpis liftā, jo dažkārt tev ir jākāpj tas grūtais ceļš pa tām trepēm, bet tu kaut kā nospied podziņu un taisnā ceļā. Jā, es noteikti tev piekrītu. Šis periods pēc Eirovīzijas un šie panākumi un koncerti pēc tam, un arī veiksmīgi, kā tu pieminēji, Ko tu dari dziesma, kas aizgāja, to visu vēl vairāk vienkārši uzcēla. Un tajā brīdī es jūtu to savu atpazīstamību, es jūtu to, kādas iespējas nāk pie manis un ka tas ir ļoti strauji noticis. Bet viena lieta ir tāda, ka tajā pašā laikā mani tas noteikti ietekmēja, bet es nevarētu teikt, ka tādu milzīgu pozitīvismu. Protams, es biju ļoti priecīgs par to visām iespējām un ko es varētu darīt, bet tieši šī atpazīstamība uz ielas, kaut kas tāds mani iedzina tādā, ka man negribējās iziet ārā no mājas vienu brīdi. Jo es jūtos, es nezinu, varbūt es pats to izdomāju, tagad atskatoties, bet tajā arī vecumā un tajā laikā es atceros, ka man bija ļoti grūti, es negāju ārā ar draugiem kaut kur tusēties vai kaut kur tādi, un visu laiku bija bailes, ka kāds mani pamanīs, es nezinu, vai ko, vai ir cigareti zobos un uzreiz visi par to rakstīs, vai tur nezinu,
jebko citu izdarot, vai tā kā likās, ka es visu laiku esmu uz lupas. Tā kā jebkurš cilvēks, kad es kaut ko darīšu, vienmēr, tas ir Justs, kas to dara. Un ka to var izmantot pret mani vai kaut kā tam līdzīgs. Nezinu, vai tā tiešām vajadzēja domāt, bet es atceros ļoti šo te sajūtu. Un es atceros, ka ilgu laiku es gāju ārā no mājas tikai tad, kad man bija vai nu kādas intervijas, vai nu pasākumi, vai kaut kas tāds, bet brīvajā laikā es sabiedrībā centos neuzrādīt, nebūt. Man bija tāds periods, un tas bija diezgan tā nomācoši, ja godīgi. Vai šīs tavas sajūtas, ko tu no pat minēji, bija savā ziņā iemesls tam, kāpēc tu, man gribētos teikt, ka 2018. gadā tā kā nozudi no Latvijas muzikālās skatuves, tu devies mācīties uz Angliju? Vai tā varbūt bija tiešām vēlme pēc zinībām jaunām, pēc konkrētām studijām, vai tomēr savā ziņā tas bija saistīts arī ar to, ka tu drusciņi tā kā gribēji aizbraukt uz vidi, kur varbūt neviens neskatīsies, kā tu smēķē cigareti, vai kā tu pēc baltmaizi vai skrien pēc piena. Jā. Tas noteikti bija arī viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc es braucu. Varbūt ne lielākiem, bet viens no nozīmīgiem iemesliem, kāpēc braucu, jo man ļoti gribējās aizbraukt kaut kur man nezina neviens, kur es esmu pilnīgi no one. Jo Latvija ir maza, un tomēr mēs tās cilvēki ir ātri iegūt to atpazīstamību viegli, un tā kā viņi arī tā nezūd, bet ja tu aizbrauc uz kādu lielāku valsts ārzemēm, tur tu esi atkal vienkārši jaunietis. Un man tas laikam bija, es biju no tā noilgojies, vai es vienkārši gribēju to atkal pieredzēt. Es pabeidzu savas pirmās studijas, es atceros, izlaidu savu albumu Are You There tieši pirms tam, un es jūtu, kad man ir, man ir jāpiedzīvo. Es ļoti gribēju vispār pirmkārt zināt, kā tas ir būt ārzemēs un studēt un dzīvot kaut kur tu neesi, kur tev nav draugi, mamma, brālēns tepat aiz stūra, kas vienmēr tev var palīdzēt un tā tālāk, kur es gribēju aizbraukt uz vietu, kas man izaicina, kur man pašam ir jādabū un jārada iespējas, nevis tās rodās dēļ tā, ko esmu darījis pirms tam, vai rodās dēļ tā, kurus cilvēkus es pazīstu, bet man pašam no jauna ir tas viss jādara. Man gribējās aizbraukt kaut kur tur, kur es varētu strādāt vienkārši studentu darbu, un neviens manīm neskatītos šķībi, ka, piemēram, pēkšņi restorānā Rīgā te bija apkalpo Justs Irmais, un tas tā kā un viesmīls, un es kā viesmīls vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kādā vienkāršā darbiņā, kas ir pavisam normāli studiju laikā, jebko darīt, un studēt es jūtos, kad es šeit Latvijā būtu neērti man to darīt. Pat, ja es vēlētos. Par to rakstīt katrā gadījumā viss dzeltenās preses. Jā, un es saņemu kaut kādus komentārus kaut kādu tādu darbu darot, lai gan tas liekas jocīgi pēc idejas. Un tieši tāpēc es izdomāju, ka jā, es došos tur un bišķiņi atzumēšos ārā no tā, kas man ir, un es arī sapratīšu, kas es īsti esmu, jo vēl liels iemesls no tā bija tāpēc, ka man šis Eirovīzijas lidojums bija ļoti agrā vecumā, man bija 21 gads, un manuprāt, tas ir diezgan jauns laiks, tu esi vēl neesi īsti noformējies kā personība vēl tajā brīdī, tu vēl meklējies, tu vēl tikai izgaršo lietas un tikai sāc saprast savu garšu paleti, kas tev patīk, kas tev nepatīk, kādiem cilvēkiem tu gribi būt apkārt. Tālāk tu vēl tikai veidojies, manuprāt, tajā vecumā, un tas ir ok, bet man uzreiz bija iedots tāds profils, kādam man jābūt, un es jūtos, ka es pats bišķiņ neliekos kopā, ka man ir tāds, kāds Justs ir uz skatuves, un kāds es esmu, un kāds gribētu būt. Man bija daudz tādas personības pārdomas par to, kas tad īsti es esmu, jo šis notika tik ātri, tagad visi pieņem, ka esmu tāds, bet man īsti kā arī šis patīk, varbūt esmu savādāks, un šī personības krīze man noteikti bija izteikta. Tāpēc tas arī bija liels iemesls, kāpēc doties kaut kur prom un vēlreiz atzūmot no tā visa. Tu varēji atzūmot, protams, jebkurā ne tikai Eiropas, arī pasaules valstī. Kāpēc tieši Anglija? Anglijas pavisam vienkārši izvēlējos, tāpēc, ka es vēlējos kaut kur runā angliski.
Anglija gan nav vienīgā. Jā, es skatījos uz Ameriku, es gribēju uz turieni, bet tur ļoti sarežģīti bija tieši ar šīm te mācību maksām un vīzām un tie skaitļi un tās iespējas bija daudz apgrūtinošāks. Nesaku, ka to nevar izdarīt, ir visādi granti un tā tālāk, bet tajā brīdī es ieskatījos tajā iespējā un sapratu, ka tas diezgan sarežģīti ir. Un tur baigi jānospīd tām zvaigznēm, un tad es paskatījos uz Angliju, un man tieši viens draugs dzīvoja tieši Bristolē, tur studēju, un viņš ļoti forši stāstīja par šo pilsētu, un es apskatīju tās iespējas un atradu skolu, kur man iepatikās. Un pašos pēdējos brīžos, deadlineos, kad vēl pēdējā diena, kad iesūtīt kaut kādus dokumentus, ielicu tajā vilcienā, lai pieteiktos šai skolai. Pat nezinot, man ņems, neņems, būs, nebūs. Un tā soli pa solim tas notika. Bet jā, es gribēju tieši Angliju, tāpēc, kad angļu valodā. Eiropas valstīs citās, protams, ir programmas, kas ir ārzemju valodā, bet man tieši interesēja, kur es varu uzreiz gan pilnveidot savu angļu valodu, gan mūzikā, gan arī dzīvē vienkārši tā kā uztver to visu, un skolā arī būtu daudz vienkāršāk tādā ziņā. Tu arī pat atzini, ka šī bija tava pirmā pieredze tādai dzīvošanai un mācīšanās periodam ārpus Latvijas robežām. Kas bija grūtākais tā pēkšņi izkāpjot no tā burbuļa, kurā tev visi zina un kur tev tiešām ir iespēja kādam uzzvanīt un viņš tev palīdzēs un pēkšņi iekāp tādā pilnīgi citā neraksturīgā sev vidē, kur neviens tev nezina, neviens tev negrib palīdzēt, tā, pēc brīva prāta. Grūtākais bija tieši, tā arī ir būvēt šo savu burbuli no jauna. Atrast cilvēkus, atrast draugus, atrast darbu, atrast dzīves vietu, izdzīvot, noturēties virs ūdens arī ar visām finansiālajām situācijām, bet tajā pašā laikā iet uz skolu, jo man nebija tā, ka man varēja palīdzēt vecāki, un es arī negribēju, lai viņi palīdz. Es visu to izdarīju pats uz saviem, pārdevu savu mašīnu, pārdevu pāris sintetizators, ko vien varēju tā kā un aizbraucu ar to, kas bija kabatā, un uzreiz sāku arī strādāt, meklēt darbu, un visu šo laiku arī paralēli studijām arī strādāju. Kas man atskatoties, varbūt nedaudz iegrauz tajā, ja es darītu to vēlreiz, es iespējams vairāk lūgtu palīdzību ģimenei, jo es jūtu, ka kaut kādā brīdī studijās es biju tik noguris gan no darba, no studijām, ka es nepaņēmu pilnīgi visu, ko studijas varēja dot. Ja piemēram, studentiem, kas ir no Anglijas vietējiem jauniešiem, viņi var dabūt šos studentu loanus, kas viņiem nosedz arī dzīvošanas un izmaksas, ne tikai skolas pašu maksu. Tad man bija tā, ka man no Anglijas iedod student loan tikai priekš skolas maksas, bet visa izdzīvošana bija vēl uz manīm. Un es jūtu to, ka es biju tādā, kad es eju uz skolu 3 vai 4 dienas nedēļā, un pārējās 3 dienas es strādāju. Bez brīvdienām, respektīvi, to katru dienu ir visu laiku jāhaslo. Tev visu laiku tas ir jādara. Un, ja es vēlreiz to darītu, es domāju, vai man būtu mani bērni, kas to dara, es tomēr censtos palīdzēt, lai viņi spēj visu izmantot no šīs skolas un arī iedraudzēties, vairāk pavadīt laiku ar saviem studentu biedriem. Man tas bija vairāk darbs skola, un man nebija tā iespēja tik daudz to darīt. Starp Eirovīzijas lidojumu un šo atgriešanos es uzspēju daudz ko piedzīvot. Vienu vakaru es improvizēju džeza bārā ar nezināmiem cilvēkiem svešai publikai. Nākamajā dienā es pabeidzu darbus augstskolā ārzemēs un skrienu strādāt par viesmīli vai meklēju gadījumu darbus. Runājot ar saviem ienāģiem, sapratu, ka neesmu vienīgais, kurš vēl tikai meklē un arī kļūdās. Kas bija tavas vērtīgākās kļūdas? Vērtīgākās kļūdas. Kaut kas, kur tu kļūdies, bet tev tas baigi kaut ko vērtīgu iemācīja vai deva? Tas ir baigi labs jautājums, ko nešķiņi vajag apdomāt. Vērtīgākās kļūdas. Tu gan vienu jau minēji, ka varbūt vairāk lūgt palīdzību, ne tik daudz censties visu izdarīt pašam, bet noteikti ir bijis vēl kaut kas, kas... Jā, noteikti vērtīga kļūda ir... Daudz kļūdas ir dzirdējis, ka tu arī, kā lai to saka, citreiz uzticies
kādiem cilvēkiem, vai ka viņa viedoklis ir pareizais, un beigās, kad tu atzūmo, tu saproti, ka tu esi ļāvies ietekmēties un varbūt īstenībā būtu savādāk, ja būtu savādāk šī pieredze, nu, šis izgājis būtu savādāk. Man, piemēram, viena no tādām kļūdām bija tā, bet es no tā mācos, bija tā, tad, kad es beidzu Eirovīziju un bija šis apjoms ar piedāvājumiem tā tālāk, man bija menedžeri, kas ļoti mīl šos menedžerus, un viņi tiešām man daudz ko deva, bet viņi bija vairāk tēmēti uz tieši kaut kādām reklāmas sadarbībām un tādām lietām, jo mūsu tas sadalījums bija vairāk, ka viņi arī saņem procentu no tā, bet no koncertiem man paliek vairāk. Un tad es kaut kā atskatoties to gadu sapratu, ka man vajadzēja vairāk koncertēt, man vajadzēja vairāk braukāt uzreiz un tā kā vairāk būt visos pasākumos, pat ja viņi varbūt tur nevar piedāvāt tur pilno honorāru vai kaut ko tādu. Es tagad atskatoties domāju, ka man vajadzēja vairāk spēlēt, vairāk braukt, vairāk iepazīties ar publiku tieši no koncertu viedokļa. Tāpēc, ka, manuprāt, ilgu laiku no manis vairāk bija tāds personība, influenceris, dziedātājs, bet nebija tā, ka viņš ir mūziķis, kurš var visu laiku kāpt uz skatuves un tā tālāk. Tas ir vienkārši, viņam ir tās pāris dziesmas, tāds riktīgs pop artists, bet viņš nespēja kārtīgi nomaukt koncertu milzīgu vai kaut ko tam līdzīgu. Un es, piemēram, atskatoties to. Un tā ir tāda lieta, ka citreiz vajag ļoti meklēt un saprast un ieklausīties varbūt sevī iekšā un neļaut vienmēr kādam citam izlemt savā vietā. Tā noteikti ir viena no tādām lielām kļūdām. Bet tajā pašā laikā es neesmu par to dusmīgs vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir vienmēr, kā būtu, ja būtu, to mēs nezinām un tā tālāk. Tas ir tikai kaut kādas pārdomas par to. Nu, viena no kaut kādām kļūdām, man liekas, bet es nezinu, vai arī tā ir kļūda. Man liekas, man varbūt nevajadzēja tik ilgi taisīt šo klusumu brīdi, jo šobrīd man atkal ir jānāk nedaudz no gandrīz nulles pozīcijas, jānāk apakaļ, bet tajā pašā laikā es ļoti novērtēju šo klusumu brīdi, un kad es fokusējos tikai uz sevi kā personību, nevis uz to, kāds justs ir mūzikā un tā tālāk, tad es bišķiņi tā kā novērsos no mūzikas, un tas man arī kaut ko deva. Tāpēc par tām kļūdām, es nezinu, kļūda ir tāds spēcīgs vārds, ko es varētu teikt. Kļūda, šis ir vienkārši varēja gan tā, nezinu. Es izvēlējos to, es nezinu, varbūt, ja es būtu tā, būtu savādāk, bet vai tā bija milzīga kļūda, es arī nevarētu tā nosaukt. Mazās mācības. Mācības, jā. Kāpēc, tavuprāt, vispār mūsdienās man šķiet, ka tas ir kļuvis tā aktuāli, tie sevis meklējumi? Man liekas, ka aizvien vairāk gan jaunieši, gan arī cilvēki, kur jau ir stipri pusmūžā, dzīvo bez tādas reālas sajūtas par sevi. Ka mēs kaut kādā dzīves posmā vienkārši atjēdzamies, ka mēs tā kā nesaprotam nekur mēs ejam, neko mēs īsti daram, nekāpēc mēs to daram. Mēs esam ierauti tajā ikdienas kaut kādā ritenī, un tad mēs vienkārši ļaujamies tai plūsmai un ejam uz priekšu. Te es aizdomājies par to, kāpēc tā notiek. Es ļoti bieži par to domāju, un tā ir īstenībā liela mana paša iekšējās pārdomas tieši šis moments. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko es vēlos runāt savā daļradē turpmāk. Jo, manuprāt, tas ir tāpēc, ka mums ir nenormāli daudz iespējas. Mums ir nenormāli daudz iespējas, kurās mēs mulstam apmaldīties. Un beigās mēs nevaram saprast, mums viss ir mūsu rokās. Mēs varam vai nu iet spēcīgi pa karjeras kāpnēm, skolas, pareizie darbi, pareizi kāpt, celt to latiņu un vienkārši strādāt un močīt tā kā galvu nokāruši uz to. Otrs ir, mēs varam vienkārši, nopirkt, aizbraukt kaut kur uz laukiem, dzīvot mežā kā hipiji un vienkārši neko nedarīt un baudīt to dzīvi tā tālāk. Mēs varam aizbraukt brīvprātīgo darbā un vienkārši palīdzēt Āfrikā, celt skolas, un tas viss ir pieejams. Vai arī mēs varam vienkārši tikai tusēties, jo nevar zināt, varbūt pēc 2 gadiem vai gadiem skatoties šīm te situācijām, kas notiek valsts, vai vispār pasauli vēl būs. Vai man ir jēga, piemēram, kāpt pa tām karjeras kāpnēm, vai man varbūt vajag vienkārši izbaudīt to, kamēr es vēl te esmu, kamēr esmu jauns, un tad jau redzēs, jo tu nevar zināt. Un restīvi šie te apmulsumi, man liekas, ka dod arī to sevis meklēšanas, to bloku, ka tu nevari saprast, kas tad ir mans, kas būtu pareizāk priekš manis to, ko darīt. Un tas ir arī
liela lieta, par ko es domāju, arī šīs te pieaugšanas perioda. Es vienmēr nemāku to tik pareizi. Restīvi, tā ieiešana, to going into adulthood, tā kā, restīvi, kļūt par pieaugšanu. Un, restīvi, kurā brīdī tas notiek, un tieši šis te robežšķirtne, kurā mēs tā kā domājam, vēl mēs esam jauni un mēs gribam vēl ceļot, ballēties tā tālāk. No otras puses mēs domājam, bet īstenībā būtu forši arī varbūt domāt jau par ģimeni, domāt jau par nopietnu kaut nekustamo īpašumu vai kaut ko tam līdzīgu, un kurā brīdī tad mēs to izdarīsim. Un tieši esot, kurā brīdī saprast, uz kuru pusi iet, un tas apmulsums, kā to būt, tas ir jautājums. Tas ir katram tāds, tas ir tas, ar ko es arī cīnos, jo vienu brīdi es tā kā jūtos tajā, otrajā brīdī es gribu tiešām kaut ko jau turpināt darīt, un tu visu laiku mētājies no šīm robežām. Un tu nevienmēr spēji saprast, ko tu vēlies un kur tu gribi doties. Un par to es arī gribu stāstīt savā mūzikā. Bet man ļoti pārsteidz, ka tevi skār šie sevis meklējumi. Tāpēc, ka, man liekas, ka cilvēks, kurš 21. gadā jau stāv 200 miljonu auditorijas priekšā, kurš vēl, ja ne viņš, tā kā super skaidri zina, ko darīt ar savu dzīvi, kas ir viņa kaislība, kas ir viņa aicinājums, jo ļoti daudzi 21. gadā domā, vai vispār šī studiju programma man ir piemērota, bet tu jau esi ne tikai it kā atradis to savu profesionālu aicinājumu, bet tu pat esi tā kā uzbraucis ar liftu tur, kur daudzi tur cenšas gadiem uzkāpt. Zini kā, man liekas, ka jā, man bija tā iespēja un tas notika, bet tajā pašā laikā, ka tas ir pagājis, tas ir izdarīts. Tāpat mani piemeklē tie paši jautājumi, kā jebkuru jaunieti, vai tiešām es gribu iet tikai tajā mūzikā, vai varbūt es gribu kaut ko citu. Es esmu, piemēram, tāds cilvēks, kuram ļoti patīk visu laiku mainīt lietas, un man patīk, kad ir dinamiski, ka visu laiku mainās. Un, jā, dziedāt, es to iemācījos, es to varu izdarīt. Ko vēl es varu iemācīties? Ko vēl es varu izdarīt? Bet tu vari dažādi dziedāt, dažādās var dažādi dziedāt, jā, bet varbūt man interesē arī, nezinu, kā rakstīt mūziku, producēt, tas ir kaut kādam citam. Varbūt man interesē filmēšana, un esmu pastrādājis uz filmēšanas laukumiem un kaut kas tāds. Varbūt es gribu iemācīties tur to, un visu laiku ir šis tas krēvings, kad ja tu kaut ko jau vienu esi, kas ir nākamais, kas ir vēl. Tāpēc man ir 2 augstākās izglītības, nevis maģistrs, piemēram. Tāpēc, man liekas, ja es vēl studētu, es paņemtu vēl 3. bakalauru, kas ir kaut kas pilnīgi cits. Jo to, ko jau es esmu apzināti jau iemācījies, man tas jau ir līdz kaut kādam līmenim tāds, ko es vēl citu varu paņemt, nevis tikai turpināt. Un tā īstenībā ir arī mana tāda, tas nevienmēr man palīdz. Jo varbūt būtu forši, ja es varētu iedziļināties un fokusēties to vienu, bet es esmu tāds, kuram patīk, tagad kas vēl tur ir? Man liekas, ka tā ir tāda talantīga cilvēku problēma. Es sēžu un es domāju, ja man kāds būtu šūpulī ielicis spēju dziedāt, tā kā dziedi tu, es domāju, es vispār ne par ko citu nedomātu, es vienkārši ņemtu un dziedātu. Bet tad, kad tev kaut kas tā no sirds padodas, tad pēkšņi tāds domā, varbūt es varētu vēl kaut ko citu. Bet tad, kad tev nekas nepadodas, kā man, tad tu centies straglojot, izdomāt, kā vismaz to vienu lietu izdarīt labi. Un tas ir tas, par ko mēs visi domājam. Un vienalga, kāda tev bijusi pieredze, mēs visi stili meklējamies. Un to nevar apiet. Bet cilvēki, kuri ir saistīti ar skatuvi, es nerunāju tikai par mūziku, es domāju arī par aktieru mākslu un vispār skatuves cilvēki, ļoti reti, kad ņem pauzes. Jo tā ir industrija, no kuras tev ir bail izkrist, tev ir bail pazaudēt to savu spotlightu, tev ir bail, ka kāds cits iekāps tavā spotlightā. Un ja mēs runājam par auditoriju, kas vispār ir galvenais, man liekas, tāds katalizators, jebkuram skatuves māksliniekam, cik viņiem liela ir tā auditorija, tad tā auditorija arī kaut kādā mirklī var pazaudēt fokusu, kas nozīmē, ka tu vari neatgūt to savu klausītāju. Tev bija kādā brīdī tādas reālas bailes par to, ka varbūt tā izkāpšana, jā, tas ir labi man, iekšējam justam, bet kopumā manā dzīves tajā grāmatā tas varētu nospēlēt pret mani? Īstenībā nē. Man nebija tāda doma, jo tā pauze, ko es ņēmu, bija ļoti plānota un apzināta. Un mans mērķis bija šajā pauzē izprast to, kas patiesi es esmu, lai veidotu karjeru, kas būtu bez pauzēm.
lai veidotu karjeru, kas būtu sustainable. Kurā es justos ērti un kurā man būtu regularitāte un tā tālāk. Ja pirms tam mani mētāja producenti un menedžeri, tagad tev šitais piestāv tas un tāds, ok, esmu viegli maicāms māls, tu man pateiksi šo dziesmu iedziedāšu, roķīgo dziesmu iedziedāt, es to izdarīšu. Man ļoti viegli ir pielāgoties manam uzdevumam, ko man iedod. Bet tas nenozīmē, ka tajā brīdī es sapratu, ko es tieši gribu pastāstīt ar savu mūziku vai ko izdarīt. Un man vajadzēja šo pauzi, lai tagad es varētu atgriezties jau ar tālāku plānu, jau konkrētu meseģu, ko es gribu nodot savam klausītājam un turpināt to, zināt, ka tas turpināsies un justies tā kā lai to pasaka, un justies pārliecinātam par to, ko es stāstu. Man tas bija ļoti svarīgi, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī tajā auditorijai, kas pie manis pienāk. Ja es vienkārši neizēju tieši tā mētājoties, nevaru saprast, ar ko es gribu, tad arī auditorija nevar saprast, ko īsti sagaidīt. Un tāpēc man liekas, šis solis manējais tieši priekš manis, nostrādāja pareizi. Nav viegli izvēlēties vietu, kur būt šajā pasaulē. Mēs visi kļūdāmies un mainām domas, un tas ir tikai normāli. Tas ir tas, kas mūs padara dzīvus. Vai šis bija laiks, kad tu saprati, ka mūzika tomēr ir tavs aicinājums, šī pauze? Es vienmēr esmu zinājis, ka mūzika un viss ap mūziku saistītais man vienmēr ir paticis un interesējis. Bet šī pauze, es nezinu, manuprāt, šajā pauzē bija arī periods, kurā es ļoti domāju par to, ka varbūt es nemaz nevēlos vairāk turpināt mūziku. Varbūt es gribu pilnīgi kaut ko citu darīt, varbūt tas nav priekš manis un varbūt es to nemaz nemāku tik labi, kā man gribētos likties, un varbūt man pietrūkst kaut kāds tas tur, man bija ļoti daudz sevis daupt. Bet beigās, un es biju zaudējis, es teikšu godīgi, es biju zaudējis ticību sev. Es biju zaudējis ticību sev, ka man tas vēl ir iekšā un ka man ir ko teikt un kad es to māku un cilvēkiem patiks. Tas man bija zudis kaut kādā brīdī. Bet par laimi man apkārt cilvēki neļāva atslābt un vienkārši mani izvilka ārā, sakot to, ka nē, tev ir un tev vajag to darīt. Un mani pārliecināja man atkal sev noticēt. Viens no tādiem cilvēkiem ļoti svarīgs bija arī šajā dziesmā un vispār šajā atgriešanās laikā ir Rudolfs Budze, DJ Rud. Ar kuru mēs ļoti daudz, mēs vienmēr esam bijuši draugi jau no Supernovas laikiem, Eirovīzijas laikiem, kad mēs ar viņu ko taisījām pa visiem šiem gadiem. Un viņš vienkārši, mēs apsēdāmies un viņš saka, kas ir, kāpēc nav, kāpēc tu nedziedi, kāpēc tu netaisi, saku. Un man atbild tāda, es nezinu, vai kādam mani vajag, vai, restīvs bija ļoti tā iedrims sevī un jau pieredzis pie tā, kad es to nedaru. Un man bija kaut kāds bailes par to, vai man tas vēl sanāks, jo tā lielā pauze un tā tālāk. Un viņš vienkārši mani aiz matiem izvilka ārā un teica, nē, davai es tev palīdzēšu, pabeidzam šo dziesmu, pabeidzam vēl vienu dziesmu, un tad skatīsimies, tad tu redzēsi. Un viņš vienkārši mani vilka ārā no šīs bedres un ziedoja savu laiku, savu enerģiju. Un mēs gāja ar manīm uz studiju, vienkārši pilnīgi savā brīvajā laikā. Un viņš ir ļoti noslogots cilvēks, un viņš man vienkārši atgādināja man par to, ka man ir šī vieta uz skatuves, un es to gribu darīt. Un tad, kad jau es esmu iegājies tajā, kad jau es eju studijā, jau es dzirdu, es atkal ierakstu kaut ko, braucu mašīnā apakaļ, klausies savus demo, pēc tam mājās domā, kādu klipu varētu uzfilmēt, ko vēl vajadzētu izdarīt. Tevi vienkārši ienes apakaļ tajā ritulī, un tu sāc sajust to adrenalīnu, ko tu kādreiz tā kā sajūti, un tas tev vienkārši tieši šajā brīdī, kādā es esmu, tā kā vienkārši atkal tev ir tas
azarts. Tev ir tas azarts to darīt, izaicinājums, un tu pēkšņi atkal no jauna esi sevi atradis. Un tā es šobrīd jūtos. Tu jau minēji par jauno singlu, un arī salīdzinoši nesen presē parādījās virsraksti, ka Justs atgriežas ar jaunu singlu. Un man šķiet, kaut kādā ziņā tas nosaukums, man liekas, ļoti simbolisks baltajos palagos. Vai tev ir sajūta, ka tu visu sāc tā kā no baltas lapas? Īstenībā man tā ir. Tā es arī tieši jūtos, jo es arī šī pieredze dzīvojot ārzemēs un atbraucot atpakaļ, un šis periods, kur esmu bijis, es neesmu tas pats Justs, un es arī nemaz nevaru būt tas pats 21-gadīgais puišāls, jā. Un es vienkārši jūtos, ka es esmu pilnīgi cits cilvēks, un tāpēc arī šī te atnākšana liekas, ka es kā pilnīgi cits cilvēks vēlreiz daru to pašu lietu, ko es darīju pirms tam, bet jau var pilnīgi citu atziņu. Pilnīgi citu motivāciju un nostāju. Kolēģi tevi sagaidīja ar atplastām rokām, vai tieši pretēji bija no jauna jāatjauno dažādi kontakti un jāzvan un jāsaka, hei, es esmu atgriezies? Noteikti tie cilvēki, kas man palīdz, un tādi ir vairāki nozares pārstāvi, tiešām mani ļoti priecīgi uzņēma apakaļ un palīdzēja brīžos, kad man vajadzēja palīdzību vai kādu ekspertīzi, kādos jautājumos. Ar prieks varu pateikt, ka tiešām man ļoti izpalīdzēja vairāki cilvēki, gan piemēram Ilze Jansone, kas man ļoti palīdzēja priekšnesumam Muzikālajā bankā, vai arī mana grupas biedri, ar kuriem mēs sākām vidusskolā, mēs joprojām visi turamies kopā, un kad es viņiem saku, ka man vajadzēs paudošo sastāvu, man vajadzēs, lai man spēlē, un es gribu to darīt ar nevieniem citiem kā jums. Pēc visiem šiem gadiem es gribu tieši jūs visus, negribu nekādus citus mūziķus, kad es sēdēju, un to, ka viņi pateica, daram, mēs esam ar tevi. Pat pēc šīs pauzes, šiem gadiem mēs esam ar tevi, un ja tu maugsi, mēs maugsim tev līdzi, un tas man vienkārši nenormāli aizkustināja. Un man ir daudz vārdi, ko nosaukt, kas man palīdz, un pēdējos brīžos, un ziniet, kā man sen es to darīs, un tas piņķerīgs process, pēkšņi skat, šitan nav aizsūtīts relīzes tur pareizajam, tu sāc domāt, kas man var palīdzēt, un tu uzvani. Man tiešām ļoti pozitīvi visi cilvēki ir palīdzējuši, un visiem paldies viņiem. Bet, manuprāt, tas ir arī manā kaut kādā būtībā ir arī pašam vienmēr izpalīdzēt kādam. Un, manuprāt, šī empātija pret cilvēkiem, kas man pašam ir, dot to empātiju atpakaļ. Un tas rada šo sajūtu, jo, ja man, piemēram, kāds no producentiem vai kas, kaut arī nav par mūziku uzvanījis vakarā un teiks, man noplīsusi mašīna, kā ir bijis, es varu paņemt savu tēta busu, paņemt stropi, aizbraukt un aizvilkt viņu tur, lai viņam nav pa parkingu jau trešo dienu jāmaksā par kaut kādu. Es būšu tas cilvēks, kas aizbrauks un palīdzēs, un ja priekš pie manis versīsies, es vienmēr kā vien varēšu palīdzēšu. Tiem cilvēkiem, kas ir man palīdzējuši, man liekas, tas viss rodās appusēji, un es nekad neesmu šo palīdzību nenovērtējis. Un, man liekas, tieši tāpēc pa visiem šiem gadiem joprojām tie cilvēki, ko es strādāju, ir gatavi man palīdzēt, par ko man ļoti liels prieks. Tu esi uzkrājis veiksmīgi savus karmas punktus, kas tagad var notērēt. Man ir milzīgs prieks un satraukums atgriezties mūzikā, bet jāatzīst, ka šajā pārtraukumā bija brīži, kad bija zaudējis ticību pats sev. To tur arī iepriekš minēja. Es gribēju nedaudz atgriezties pie šī tava šaubu brīža, vai tu biji sev izbruģējis galvā arī plānu B? Kas būs, ja tavi karmas punkti nenostrādās, ja tev nesagaidīs ar atplastām rokām, ja tev tā kā neizdosies atgriezties mūzikā? Plāns B? Jā un nē, man joprojām es joprojām kaut kādā brīdī gribētu pievērsties pedagoģijai, jo man ir arī izglītība pedagoģijā, un man patīk darbs ar jauniešiem un vispār darbs ar bērniem un tā tālāk. Tas noteikti bija ir joprojām viens, tāpēc arī gāju tajā izglītībā, lai vienmēr man būtu šī iespēja, ja es to vēlos darīt, iet kādā mūzikas skolā vai vidusskolā vai stākt pats savu studiju, un strādāt, ka tas noteikti ir kaut kas tāds, ko man patiktu darīt un ko es gribētu darīt, un es joprojām domāju, ka kādā brīdī es to darīšu.
Tā bija viena no tādām lietām, bet, ja godīgi, man ir tāds, ka es zinu, esmu tas cilvēks, kuram ļoti daudz, kas ātri padodās, un, ka, ja viņš to iesāk, viņam ātri padodās, un es nekad neesmu šaubījies, vienmēr uzticos kaut kādā ziņā liktenim vai kam, kad es atrastu savu vietu arī kaut kur citur. Arī kaut kādās citās lietās, un kas man patīk, tāpēc jā, es kaut kā par to neesmu nekad tā kā šaubies, vai šitais neizies, man nav nekas, es zinu, ka es tāpat savu ceļu atradīšu kaut vienā veidā vai otrā. Ja mēs atgriežamies pie dziesmas Baltijos palagos, tu arī minēji, ka liels paldies jāsaka DJ Rud, un arī es zinu, ka Artūrs Šingirejs, jeb Šudons ir piedalījies šīs dziesmas tapšanā. Ko tev nozīmē šī dziesma, un kāpēc tu izlēmi atgriezties tieši ar šo dziesmu? Šī dziesma man nozīmē... šī dziesma... Atbildēšu, kāpēc izvēlējos tieši ar šo dziesmu. Ar šo dziesmu es izvēlējos, mēs kopā ar DJ Rudu izvēlējamies, ka šī būtu šī dziesma, ar ko no sākuma nākt atpakaļ. Lai gan bija vairāki varianti, man ir sarakstīts vairākas dziesmas ko es darīšu turpmāk, bet tā bija vairāk tāda kopīga doma, ka šo dziesmu vajag pabeigt. Pirmkārt, šos dziesmas ideju, kāpēc arī tur Artūrs Šingirejs pie autoriem un Kristaps Ērglis, viņi trietā Rudolfu Budu šo dziesmu sarakstīja, man liekas, kāds 4-5 gadus atpakaļ. To pirmo ideju, kad man Ruds vienkārši viņu piespēlēja. Viņš atsūtīs, man liekas, vēl Anglijā dzīvo, ka viņš atsūtīja tādu dziesmu. Mēs domājām, ka varbūt tev viņa varētu piestāvēt, šī dziesma. Un tad atbraucu uz Latviju kaut kādā vasarā, vai kad mēs ierakstījām vokālus, un mums abiem patika. Bet tā kā es vēl braucu apakaļ uz Angliju, un nebija tā, mēs visu laiku to dziesmu tā kā atlikām, kad mēs viņu noteikti pabeigsim, bet kādi īsti nezinām, kad sakatīsim tā tālāk. Un tad mums bija tā saruna ar Rudu, man liekas, kaut pirms pusgada vai vasarā, kad mēs sarunājām, viņš teica, es esmu gatavs ieguldīt laiku, ja tu esi gatavs močīt, es tev gribu palīdzēt šo dziesmu vienkārši pabeigt. Mums to vajag izdarīt. Tā dziesma bija ilgi gaidījusi īsto. Viņa bija ilgi gaidījusi, un īstenībā ļoti daudz arī, ja pirmo ideju izveidoja viņi, tad man ļoti palīdzēja arī Zaņārs antikvariāts, kas palīdzēja ar tekstu, vēl pielabot, es pats pierakstīju brīdžu, Rudolfs Ozols uzlika vispār ķircīti pa vīrsu, kas iespēlēja skaistās ģitāru partijas. Pāris nedēļas pirms dziesmas izlaišanas mēs jūtam, kaut kas pietrūkst, un Rudolfs ierakstīja, un beigās, man liekas, šī dziesmas, tas viņa skanējums ir, katrs ir ielicis kaut ko no sevis, un tad kopā viņa ir izveidojusies tieši tāda, kādai viņai vajadzēja izveidoties. Tu esi teicis, manuprāt, katram no mums ir savs muzikālais es, kas raksturo mūsu emocionālo pasauli, ikdienas ritmu un pat slēptākās personības šķautnes. Ja mēs runājam par tavu kā mūziķēs, kas ir tas, ko tu ar savu mūziku šodien gribi nodot un kāds tu vēlies būt klausītāju acīs? Kas ir Justs? Tas ir tāds... labs jautājums. Lielais jautājums, kuru formulēt, es laikam vienkārši sāku stāstīt, es nezinu, cik man labi to sanāks noformulēt, bet kā es pirmīt jau tev minēju, ir tieši šie te meklējumi un šī te neziņa, šīs te daudzās izvēles un apmulsums, ar ko mēs visi cīnamies, tīpaši jaunieši, kas ieiet adolfkadā, kādu profesiju izvēlēties, iet to vai tā, kas man sniedz prieku un ar ko es arī varu nopelnīt un ko man darīt, tad ar to sastopos arī es, un man liekas, ka tas ir tas, ko es gribu ierezonēt savā mūzikā. Vēl es gribu ierezonēt kaut kādus iekšējos pārdomus un pārdzīvojumus, ko mēs gūstam kaut kādos dzīves situācijās un tieši attiecību ziņā par to, vai par īstiem cilvēkiem un neīstiem cilvēkiem mūsu dzīvēs, par pārdomām, par bēdām, par uztraukumu. Tas ir tas, ko es gribu pastāstīt un dalīties, jo tas ir tas, ko es izbaudu. Tā teikt, izbaudu. Tas ir tas, ar ko es piedzīvoju. Un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku to piedzīvo, un ļoti daudziem cilvēkiem ir savi iekšējie jautājumi tieši par šajā sakarā. Un tieši tos cilvēkus gribu uzrunāt un vienkārši ar savu mūziku to izlikt, jo īstenībā, kad es, piemēram, rakstu dziesmu vai mūziku, mana pieredze ir tā, ka es ar šo dziesmu vai tekstu, ko es rakstu, es gribu
kaut kādu šo te pārdzīvojumu vienkārši izņemt no sevis ārā un kaut kur tā nolikt. Vai tas ir par kādām attiecībām vai par kaut kādu situāciju, vienkārši kaut ko esmu ievērojis, kā cilvēki uzvedās vai kā viņi ir. Es gribu šo te pārdzīvojumu tā kā ielikt, lai bišķiņi palīdzētu sev pašam ar to nesadzīvot, bet paskatīties uz to vai tā kā nošķirt to no sevis vai dabūt ārā no galvas. Tā es to skatos, tāpēc pārsvarā manas dziesmas, jo citreiz ir tā, ka, man liekas, cilvēki klausās dziesmu, viņi varbūt tā neieklausās, bet īstenībā tekstā vai neiedziļinās, jo viņi, piemēram, ir daži cilvēki, kas tieši iedziļinās tos tekstos, un tā, man liekas, ka dziesmas katram māksliniekam ir īstenībā viņa iekšējās pasaules tāds spoguls, un ja tu kārtīgi ieklausies katra cilvēka dziesmās, tu vari citreiz saprast, par ko viņš domā, par ko viņš pārdzīvo, kas varbūt tā no āras, no viņa Instagram postiem vai no tā, kā viņš tā kā izskatās, varbūt, viņš jau ir priecīgs, bet tu paklausies dziesmās, pasties īstenībā, viņš tā kā domā par to. Tāpēc, es gribu, vissvarīgākais, ko es gribu būt savā mūzikā patiesi atklāts par to, kam es eju cauri, un tas man ir svarīgākais šobrīd. Un atgriežoties drusciņ pie tā, ko teicu, man šķiet, ka vispār, ja tu dziesmas sarindo katru mūziķa, grupas dziesmas sarindo tādā vēl chronoloģiskā secībā, tu vari tādu gandrīz biogrāfiju uzrakstīt arī par to, kas ir konkrētajā dzīves posmā ar viņu noticis. Bet man liekas, ka forši, ka tu ar to dalies un tu to saki, jo man liekas, ka ļoti bieži tam klausītājam šķiet, ka tās problēmas, jā, jūs dziedat par tām problēmām, bet jūs jau paši ar to neskarties, jo jūs dzīvojat tajā savā ideālajā pasaulē, kur viss ir sakārtots, kur jūs visi esat sasnieguši un kur jums nav problēma. Un man šķiet notver to sajūtu, ka jums ir tieši tādas pašas problēmas un tādu pašu sevis iekšējie meklējumi. Man šķiet, tas ļoti rezonē un tas ir ļoti... nav tā, ka mēs priecājamies par jūsu problēmām, bet tas ir patīkami saprast, ka kāds jūtas tieši tāpat kā mēs. Es pat vairāk teiktu, ka, manuprāt, visi mūziķi, kā, man liekas, Billie Eilish ir teikuši, viņi ir diezgan bēdīgi cilvēki savās lietās, jo tas ir dalīties ar savējiem pārdzīvojumiem, būt uz paplātes kādam vērtēt, un tas ir tā nav komforta sajūta, un tā kā saprast, kur un kā pārsvarā viņiem ir vēl vairāk un lielāki pārdzīvojumi un nekā tas izskatās. Kādās attiecībās tu šobrīd esi ar mūziku? Tev šķiet, ka jūs esat salauzājušies uz mūžu, vai tas ir kaut kāds, šobrīd ir tauriņu periods, un tu nezini, kā tas attīstīsies? Es īstenībā es šobrīd esmu tādās attiecībās, ka es nevaru sagaidīt vēl jūsu pārsaukai ar nākamo dziesmu, jo nevaru sagaidīt, piemēram, šī dziesma izlikt, es zinu, ka viņi vēl tikai 2. 3. dienu ir, bet es jau domāju, es jau gribu tālāk, es nevaru sagaidīt nākamās dziesmas, kuras jums parādīt, lai jums vairāk veidojās tā kopējā bilde, jo ar vienu dziesmu nevar kārtīgi bildi uzzīmēt, manuprāt. Tas ir tāds bet, un tāpēc es nevaru sagaidīt nākamās dziesmas, ko es gribu izlaist. Es nevaru sagaidīt, kad man cerams uzaicinās uz koncertiem, un nevaru sagaidīt kāpt ar savu grupu uz skatuves un spēlēt mūziku. Šobrīd esmu tā kā no jauna iemīlējies. Tādas ir manas attiecības ar mūziku šobrīd. Es tieši gribēju teikt, izklausās, ka jums ir tāda dating fāze, ka jūs medus mēnesis šobrīd. Jā. Pirmās nedēļas. Visvairāk prasmju, zināšanu un kontaktu var iegūt tad, ja ir mērķis, nebaidies piekrist iespējām, kas tevi atrod. Runājot par drosmīgāko jā, un kur tas tevi ir aizvedis? Tu atceries tādu? Mēs gan par to jau daudz esam runājuši par Eirovīziju, bet tas bija viens no maniem tādiem drosmīgiem jā, jo īstenībā no sākuma tā dziesma nepatika. Viņi tiešām nepatika. Un es biju tajā laikā es biju pilnīgs rockeris. Es biju pilnīgs staigāju caurumotām biksēm ar savu grupu spēlēju funkroku, roķenē, vienkārši skaļāk, trakāk, kliegt un tā tālāk. Tas bija tāds dumpinieciskais, un tad man atsūta pop dziesmu. Un man tāds...
kas tas tāds ir no sākuma. Bet man tāds, labi, jāpamēģina. Un es pamēģināju ierakstīt to demo, un es vēl kā vakardien atceros Dominikam, kas ir mans viens no labākajiem draugiem un mans grupas ģitārists, viņam aizsūtu to dziesmu, un es saku, Dominika, kā tev liekas, kas tas tāds ir? Ir jēga man ar šo, iet tālāk vai nē. Es nevaru saprast, vai man patīk tā dziesma vai nē. Kā tev liekas? Un es atceros, viņš paklausījās to dziesmu, viņš teica, zini kā, tas ir tavs lēmums, vai pieņemt šo lietu vai nē, bet no sevis var pateikt, ka dziesma ir laba. Un tagad viņš man to pateica, man bija tāds, ok, ja tev patīk šī dziesma, tev liekas viņa laba, pamēģinam. Un tad no tā brīža sāku strādāt pie viņas tā pamatīgi un kārtīgi. Bet tev ir viegli, piemēram, tajā mirklī, ka kāds ir radījis mākslu, jo jebkura dziesma man šķiet ir tāda mazā māksla, pateikt, nē, man šis nepatīk, es to nedziedāšu. Tas ir tā kā, es nezinu, man būtu grūti laikam kādam pateikt, kurš saka, lūk, mans mākslas darbs. Un tā, nē, es negribu. Man liekas, ka tas ir vajadzīgs, jo vienam ļoti, ja tev nepatiks, un tas tāpat mēģinās viņu dziedāt, ir jābūt tomēr atklātam, tāpat kā, ja tev kāds, jābūt atklātam, tev nevar garšot visu, ko tev dod. Arī kā ēdiens tu pagaršo, un tev tiešām negaršos. Ne jau turpinās izlikties, ka tev garšo, piemēram, olīvas, ja tev viņas negaršo. Kaut kādā ziņā, tāpēc, man liekas, ar mūziku, protams, ar cieņu un tā tālāk, tas nav tāds, kas tas tāds ir, vai kaut kas tam līdzīgs ar normālu kritisku domāšanu, bet tev ir jābūt arī patiesam pret to, kā tu jūties. Varbūt tā dziesma ir ļoti laba, bet varbūt tu viņā nejūties. Un tev varbūt ir jāatrod kāds cits, kuram viņa patiks labāk vai piestāvēs labāk. Un, man liekas, no tā nav jābaidās, un jo vairāk atklātāk mēs būsim par to, jo tā mūzika būs patiesāka. Man vispār šķiet, ka izpildīt dziesmu varbūt, kurā tu neesi piedalījies ar vārdiem vai mūziku, ir daudz grūtāk. Jā, es pilnībā tev piekrītu, un arī šai dziesmai Baltijos palagos man pagāja ilgs laiks, līdz es varēju pieslēgt savu emocionālo pasauli tik klātai dziesmai. Man vajadzēja daudz pārdomāt par to, ko es jūtos un ko es saprotu ar tiem vārdiem, pašam strādāt ar sevi, līdz es beigās atradu to, kas mani sasaista ar šo stāstu un šīm lietām. Un tāpat bija arī Heartbeat dziesma, kad man vajadzēja, lai dabūtu šo emociju, nevis pliki nodziedātu pa notīm pareizos vārdus. Man arī bija liels, jāsaprot, ko es gribu, par ko man saista šī dziesma, ko stāst. Un īstenībā toreiz Aminata labi palīdzēja. Viņa teica, piemēram, kad viņa dziedāja Love Injected, viņa teica, lai tā dziesma ir kā par mīlestību vai ne, un kaut kas tam līdzīgs. Viņa teica, ka tagad, kad dziedāju to dziesmu, es domāju par savu vectētiņu, kurš nesen bija aizgājis, lai izvilkt no sevis to īsto emociju un spēku no tā visa. Un pēc tās reizes, kad man to stāstīs, cenšos katru dziesmu nedaudz vēl iepīt ar savas dzīves stāstu, lai paspilgtinātu to, ko šis message var pateikt. Personalizēt, jā, lai gan varbūt dziesma varbūt par kaut ko citu, bet tu domā par kaut ko savā. Un tas, man liekas, ir līdzīgi, kā mēs uztveram dziesmas. Piemēram, mēs klausamies dziesmu, un tur ir kaut kāds teksts, bet mums tas pēkšņi raisās ar kaut kādu notikumu pilnīgi, tā kā kaut ko citu, ko neapraksta tikai tieši tie vārdi, bet mums atgādina šo te pozitīvo vai šo te cilvēku. Mums atgādina šajās pārdomās, mums paralēli iet savu filmiņu tam visam, man liekas, fonā, vai ne? Un ļoti bieži tā filmiņa pilnībā nesakrīt ar to, ko pats autors vai izpildītājs ir domājis, ka pat nevar man šķiet iedomāties par to. Kas ir grūtākais, kam tev ir nācies iet cauri, ko varbūt ļoti daudz nenojauš? Grūtākais... Tieši tādā profesionālā ziņā vai vispār dzīves tādā ziņā vai vienalga? Kas tev pirmais nāk? Man bija ļoti grūti, man bija viens grūts atgadījums, bet tas tāds kā bēdīgs, negribās tā kā viss iegruzīt baigi, bet man viens no lielākajiem pārbaudījumiem bija un tādiem brīžiem, kad es nevarēju saprast, ko un kā vispār bija tieši, es mācījos vidusskolā, un es biju tikko sācis jaunā skolā, kurā es mācījos, un man bija klase, viņi nebija tāda baigi pieņemošā, tur bija visi tādi baigie krūtie un tā tālāk, ļoti gudri cilvēki, skaisti, bet es kaut kā nevarēju iejusties. Man bija klasē viens cilvēks, viens draugs, ar ko mēs
momentāli sadraudzējāmies, un mums bija līdzīgi tādi viedokļi un nostāja par skolu un tā tālāk. Un sanāca tāds brīdis, diezgan bija vienkārši traģēdija, un viņš aizgāja tieši skolas ēkā, viņš aizgāja no mums, un man bija ļoti grūti ar to kādu ilgu laiku sadzīvot, ka tas var notikt, ka tu vari iepriekšējā dienā runāties ar šo cilvēku, un nākamajā dienā viņš vairs nebūs. Un bija kaut kā grūti to ļoti apsmadziņot, un tīpaši šāds jauns cilvēks, man bija grūti ar to sadzīvot. Un tāpēc arī uztaisīju īstenībā savu pirmo tetovējumu. Man liekas, 17 gados viltoju mammas, man liekas, kaut kādu parakstu, lai man uztaisa tetovējumu, lai es vienmēr atcerētos šo cilvēku. Un lai atcerētos visvairāk to, ka mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī, cik mums daudz šeit ir laiks dots. Un mēs nekad nevaram zināt, cik īsa var būt dzīve, lai cik arī mums var likties. Un tāpēc es no tā brīža vienmēr uztveru šo, ka jādzīvo tā katra diena ir tā kā pēdējā, un tu nekad nevari zināt, ka tev uzskatīs kāds klavieres uz galvas vai kaut kas tam līdzīgs. Tā dzīve ir tik neparedzama, ka tu nekad nezināsi. Un tas bija noteikti man tāda liela dzīves mācība, un jā, tas bija tāds periods manā dzīvē. Bet to es arī atkal, kā vienmēr, visas savas emocijas ielieku mūzikā. Mūzika man vienmēr palīdz tāds terapeits kopot ar visu. Tagad nožēloju, ka es tev to jau. Es nezinu, vai, manuprāt, tas nav tāds, mums visiem ir dzīvē kāds cilvēks, ko mēs esam zaudējuši un tā tālāk, un par to nav, un tas ir viss piederās pie tās dzīves, manuprāt, un nav arī nenormāli ilgi jāgremdējās, mums vienkārši jāpieņem, ka tā notiekās. Saņemos. Tu esi atzinis, ka tava harmonija slēpjas galībās. Man šķiet, ka tāda dzīvošana galējībās ir diezgan sarežģīta un pat neiespējama, jo dzīve ir diezgan randena un mērena ikdienā, ja vien mēs sev neizaicinām. Kā tu centies panākt šīs galējības sajūtas, vai kā tu vari dzīvot tajā mērenībā, ja tev tomēr ir vajadzīgi tie amerikāņu kalniņi? Es nezinu, man vienkārši tā sanāk. Es vienkārši varbūt esmu tāds cilvēks, kurš tā kā, ja es atpūšos, tad līdz galam, ja es tā kā kaut ko pieņemu strādāt, tad līdz galam es nevaru tāds pa bišķītim no kaut kā visu. Man patīk krāsa dinamika savā ikdienā. Man prasās, ja es tagad esmu pieķēries pie kaut kā, pie kā strādāju, tad es to daru. Un tā es, man liekas, biju vairāk domājis šo te citātu, kad es laikam nemāku tā mēreni un vienādi. Man vajag tos kalnus un lejas, vai arī, es nezinu, vai man vajag, bet man tā sanāk. Man tā sanāk, un kaut kādā ziņā es citreiz domāju, ka varbūt man būtu vieglāk, ja es varētu tā lēzenāk tā kā to dzīvi kaut kā iet, bet es vienkārši nevaru. Nākamais man ir ļoti sautīgs jautājums, jo tu esi teicis, pasaulē ir divi tipi cilvēki. Viens spēj pašu sevi motivēt, piecelties no rīta, paņemt grāmatu rokā un 5 stundas aktīvi mācīties. Savukārt es piedaru pie tiem otrajiem, kuriem vajag sistēmu. Un man ir sautīgs jautājums, jo es arī piedaru pie tiem otriem, kuriem vajag sistēmu. Kas ir tā sistēma, kas tev motivē un dzen? Kur tu atrodi to iemeslu piecelties un tās 5 stundas, nezinu, lasīt, darīt, ja tev tas nenāk dabīgi? Piemēram, tā atbilde ir gluži vienkārši. Jo mums informācija visur, piemēram, tā ir, piemēram, izglītība. Tu vari ļoti daudz ko šobrīd pats iemācīties, ir ļoti daudz līdzekļu un ļoti daudz sevi izglītot pats mājas, ja tu māki sevi sistemātiski piestiet. Tas nestrādā. Man vajag, lai man ir kaut kāda struktūra, skolotājs ir uzdevumi, kas man ir jāizdara, lai es tiktu tālāk. Savādāk es nespēju pats priekš sevis šo struktūru noturēt. Man vajag kādu, kas uz manim gaida vai kaut ko tam līdzīgu. Un tāpēc es cenšos vairāk vai mazāk sevi ielikt tādās situācijās, kas man piespiež darīt lietas. Kad man piespiež, ka man ir jāiet, un ir konkrēts, tāpēc man patīk izglītība.
priekš manis tas der, jo es pats nespēju to sev to fokusēt. Bet mūzikā tu vari ļauties tādam brīvam plūdumam, un ja vien tev man tieši arī tā, ka bija intervija ar Donu, un es viņam prasīju, bet tu taču esi pats sev noteicējis. Tu tīri teorētiski var tagad ieslēgt 2 nedēļu Netflix and chill, un vispār neizkāpt no tā dīvāna ārā. Kas tev liek aiziet pie tās sintezātoru vai klavierēm un turpināt radīt, jo tev neviens tā kā, tev nevienam nav jāatskaitās. Jā, un tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti, un es pats arī ar to cīnos bieži vien, bet man, piemēram, to palīdz, piemēram, ja man ir sarunāta sesija, piemēram, DJ Rudu, un es zinu, ka man līdz tai sesijai ir jāatnāk un jāuzraksta kaut kādas lirikas. Un tad nav tā, ka tu 5 minūtes pirms tikšanās kaut ko skribelē Kaut ko jau arī skribulē 5 minūtes, bet tev vismaz par to periodu domā, ka tajā brīdī tev būs kaut kas, ko būs jāizdara, un tu piespied sevi sagatavoties sesijai, vai, ja, piemēram, tev ir ieplānots koncerts, tu arī zini, ka tu gribi viņu izpildīt labi, un tu zini, ka šis koncerts ir kā deadline, tāpat līdzīgi kā skolā, tajā brīdī tev būs jārāda, un tad tu pats sāc domāt, man vajag mēģināt, man vajag sarunāt to, man vajag izdarīt to, un tad tā struktūra sāk ielikties ar to, kad ir kaut kur mērķis un struktūra, tā kā tajā brīdī tu sāc par to domāt, un tev vienkārši gluži vai kā, tu esi piekritis koncertam, tad tu viņu arī spēlēsi, un tad tev ir tas viss. Tā es kaut kā uz to skatos. Ja tev ir deadlines, piemēram, albumam vai dziesmai, ko tu gribi izdot, tad tas pats tev viņu ir jāsāk rakstīt. Tu, protams, kurā dienā, kur kā tu to dari vairāk vai mazāk, bet tev ir kaut kāds uz ko to darīt. Tā es to redzu. Savā Instagramā tu dalījies ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Es ieeju sevī, man daudz tur ko darīt. Es iznākšu rīt, visvēlākais parīt. Man liekas, kad ap dzimšanas dienas periodiem cilvēki vispār ļoti bieži ieiet sevī un sāk uzdot sev dažādus eksistenciālus jautājumus. Mēs tiekamies īsi pirms tavas dzimšanas dienas. Šī epizode iznāks īsi pēc tavas dzimšanas dienas. Ar kādām sajūtām tu sagaidi savus pēdējos 20 something? Es īstenībā nesen tieši runāju ar savu vecmāmiņu par to. Viņai arī tāds Dievs kāds laiks skrien. Un dalītas jūtas, un viens ir tāds, protams, ka šis arī ir tas tā ieiešana adultkadā, un tas tie cipari kaut kā bišķiņ jau rāda tev tā kā tādu timerīti un parāda, ka, tā kā jau tu paliec vecāks, un varbūt jāsāk domāt par kaut kādām savādākām lietām, nopietnākām lietām un ģimenes lietām un visu to, bet es jūtos tā, kad man liekas, kad man pa vēl gadu ir viss jāpaspēj līdz, un ir vēl tas 3 un ir pēdējais tāds gads. Kad tu ieej nākamajā boksiņā. Jā, kad es ieiešu nākamajā boksiņā, protams, atskatoties, nemainās. Mēs kā cilvēki nemainamies tik daudz pāris gadu intervālā. Nav tā, ka piemēram, no 27 uz 28 ir savādāk kā no 29 uz 30. Teorētiski, bet tā kā šis 30 ir tāds vairāk tāds vienkārši parāda tāds, kaut kāds 10 gadi ir noslēgusies. Bet es jūtos tā, ka es ļoti daudz ko vēl gribu paspēt šajā gadā izdarīt. Es domāju, ka šis ir mans gads, un es gribu tiešām viņu godam to finišu taisnī līdz 30 gadiem novadīt. Bet tajā pašā laikā es arī vecmāmiņai teicu, man ir prieks atskatoties uz saviem šiem 20s, par to, cik daudz ko esmu īstenībā paveicis, un kad nav šis laiks bijis tāds velti, un tas man tā kā iedod to nebaidīties no tā nākamā gada, vai tu nebēdāties ar ko tādu. Man patīk atskatīties un redzēt, esmu darījis gan to, paspējis un vēl šo, un gan profesionālā dzīvē, gan arī vienkārši piedzīvojumu sakarā, kad es nebaidos. Man vispār patīk kļūt vecākam. Ir citi cilvēki, kas Dievs, gribu tur atkal būt. Tad es no tā nebaidos, jo es jūtu, ka ar katru gadu es vairāk zinu, kas man patīk. Es vairāk varu nezaudēt laiku uz lietām, kas man nepatīk.
Tas man ļoti Es piekrītu, man šeit tu nebaidies no kaut kāda nākamā boksa vai no nākamā cipara. Tad, ja tu esi tā kā priecīgs par to, kur tu esi, ko tu dari, un tev nav tas stress, man liekas, visi cilvēki, kuri tādi, nē, man tūlīt būs dzimšanas diena, man paliek tik vai tik. Man šķiet, ka tu jūties slikti par savu dzimšanas dienu tikai tad, ja tu jūties kopumā slikti par savu dzīvi. Ja tu jūties labi par savu dzīvi, tad tev ir pilnīgi vienalga, cik tev paliek. Pabeidz teikumu, mūzika man ir. Var ļoti īsi, var vienā vārdā. Es zinu, bet jo īsāk, jo vairāk jāpārdomā, manuprāt. Tas viens vārds. Brīvība. Valoda. Tā es varētu teikt. Tas ir kaut kas tur, kur es jūtos tā kā bišķiņ savādākā pasaulē. Patvērums. Tā es varētu teikt arī. Mūzika ir mans patvērums, man drošā vieta, vide. Tā ir tāda emociju pasaule, kā cita valoda, kurā es spēju. Jo, manuprāt, citreiz ar vārdiem nepietiek. They doesn't cut it. Citreiz, lai izteiktu kaut kādas savas emocijas vai nodot to, ko tu actually jūties. Bet, kad tam klāt nāk mūzika un teksts un šis viss, tad tā rodās kā valoda, kurā tu vari izteikt visas savas emocijas. Es, protams, no tāda pragmātiskā viedokļa aizdomājos, kad tu pateici pirmo vārdu brīvība. Es saprotu, ka tu to biji domājis citādāk, bet man šķiet, ka to varētu arī tulkot kā tādu tiešām burtisku brīvību, jo tu vari savu profesiju sapakot, tev pat nav jāsapako, viņa ir sapakota tevī, un doties jebkur pasaulē un turpināt darīt to, ko tu dari, kas ļoti daudzās profesijās nemaz nav fiziski iespējams. Tev ir tā brīvība. Ļoti nenopietnas jautājums, bet man patīk mūziķiem to jautāt. Ja tev būtu iespēja piesavināties vienu pasaules skaņdarbu, vienu dziesmu, kur tā būtu un kāpēc? Wow. Kad tagad kreditos rādās, ka tā ir tavējā. Es nezinu, man šis jautājums liekas, man negribētos neko piesavināties. Man liekas, tas katrs... Jā, es kaut kā, kad tu man uzdod šo jautājumu, sāku justies neērti par to piesavināšanos. Jo manuprāt, tas nav katra mūziķa īpašums un būtība ir šīs dziesmas, ko viņi radījuši. Un es nekad negribētu, lai kāds piesavinās kādu man darbu. Bet labi, ja es pārfrāzēju, nevis piesavināties, vai ir kāda dziesma, kur tu izpildi tā kā savu? Tev ir tā sajūta par to dziesmu? Man liekas, būs tā jau pieminētā Halleluja, Leonard Cohen. Jo tā ir gājusi ar mani no paša sākuma līdz beigām, un es katru šo tekstu un vārdu izdziedu ar savējo sajūtu. Tā ir man tāda tā kā anthem, kaut kāda dziesma, un vienmēr noteikti būs ar mani. Labi, tad uzdevums. Es nezinu, cik tev esi gatavs, bet tev nav variantu, jo mēs uzspēlēsim tādu nosacītu spēli. Es tev teikšu vārdu. Vārdi būs gan latviešu, gan angļu valodā. Okay. Un tev ir uz šo vārdu jānodzied kāda dziesma, respektīvi, kurā šis vārds parādās konkrētā rindiņa, divas rindiņas, vienalga, kā tu jūties, brīva izpausme. Pirmais vārds ir kiss. Kiss? Nevar atcerēties neviens vietu. Tas patiesībā šķiet vieglāk nekā ir. Jā. Kiss noteikti, kad ir, bet šis vārds... Nē, tur nav, tas ir cits vārds. Sāku vairāk satraukāt. Nestraucies. Es domāju, ka cilvēki pie ekrāniem šobrīd arī sāk satraukties. Tu tev ir taču tā dziesma vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, visiem. Vispār sēžot dīvānā, liekas, ka tu zini nenormāli daudz. Nē, tagad... kamerās vēl vairāk, tu vēl mazāk zini. Un tagad arī tev pasakot to vārdus, arī sāk domāt, taču šodien vēl ir tā dziesma un tā dziesma, bet tagad tu esi nolikts tā uzdevumu priekšā, tad vienmēr ir grūtāk.
Jā, es mēģinu atcerēties, bet man liekas, man kaut kāds blackouts ir iestājies. Varbūt tu vari lūgt zāles palīdzību. Zini, kāda dziesma? Jūs zināt? Jā. Es arī tādu skatās. Kāda dziesma? Jā, tā ir. I kissed a girl and I liked it. Taste like cherry chapstick. Jā, tā ir viena. Paldies, Zālei. Bet zāle tev vienmēr nevarēs palīdzēt. Oi. Vasara. Vasara. Tu esi vasarā. Vējš kāds jūras vējš, jūras, siltīs pēdas ceļš, pēdas ceļš. Vējš kāds jūras vējš, tu esi vasarā, tu vasarā. Mīļākā Dzintra Čīča dziesma. Es vienu mirkli domāju, es tā kā nezinu, tad man likās, ka kaut kur tā kā Tas ir bangers. Love. Ui. Šim jābūt vieglākam par Kiss. Jā, bet... love. I wanna love you and treat you right. Tālāk neatceros vārds. Every day and every night we'll be together. Not on your head. Is this love that I'm feeling? Jā, tur ir daudz viņš. Ir kaut kādi vārdi, kurus tu tā kā zini, un tad tev pazūd kaut kādas rindiņas. Man arī tā vienmēr, kad dzied kaut kādas dziesmas. Laiks. Laiks. Tā, pagaid, jāpadomā. Es mēģinu atcerēties vienu dziesmu, bet es neatceros. Es zinu, ka tu biji pa pulkstenis iet, bet vai tur nalga vai tūri vai ne? Pulkstenis iet, nē, tur tikai pa pulksteni, tur man liekas laiks nav. Nē, tā ir nakts. Nē, bet tur laiks. Es zinu, kad Trijāns Parkam bija laika dziesmiņa, bet es neatceros, kā viņi nodzied. Tavā dziesmā nebija nevienā? Laiks? Jā. Es nezinu, iespējams bija, tagad man samulsinās. Es padodos, nezinu. Man liekas, ka bija, bet man jāatzīst, es laikam neesmu piefiksējis. Tāpēc es vispār šo vārdu izvēlējos. Es parasti cenšos ņemt arī to, kas ir paša mūziķa. Bet zini, man arī šādā settingā varētu būt, kad es pat savājās lirikās pēkšņi neatceros, jo tev tā kā, kad iesākt, jā, bet tā kā pēkšņi izvilkt vienu vārdu no lirikām, tur ir tāds, nav tik vienkārši. Nu labi, dollar. I need a dollar is what I need. I need a dollar is what I need. Jā, šitā dziesma ir man arī bijusi. Tavā repertuārā. Tavā, jā, kad es spēlēju uz vielām, arī bija šitos daudz spēlēju. Tu drīkst. Un es. Drīkst arī to. Tas bija arī tas vārds? Tu ir vārds, jā. Un es un tu. Divi vienšā pilsētā, mazā pilsētā, tu un es. Es un tu. Jā. Rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Jā, man liekas tāda arī. Sapnis vai sapņi? Sapnis. Sapņu. Tev redzēju sapnī. Sapņu. Man sapņu pārdevēji, vēl neaizēji. Kaut kā tā bija.
bija, man liekas, Putnu ballē bija tā dziesma. Jā. Man sapņu pārtili. Nu, bija vēl tādā dziesmā uz palodas arī. Tāds vārdiņš. To es ļoti sen esmu dziedājis un nesen vienā radio intervijā atgādināju par to dziesmu. Kad bija pēdējā latviešu dziesmas pēkšņi? Man taču bija tā vēl dziesma. Life. Life? Mhm. Life. Tā, kas man tikko ieskanējās un pēkšņi vairs neskan? Life. Tā. Tev ļoti jūt līdzi. Viss klātesoši aizkadrā. Un vēl vairāk uzsitā. Es nevaru atcerēties. Nu, kādu tu dziedi? Man likās, ka tu dziedāji to. That's life. Jā, That's man life. arī, bet tad... That's what all the people say. Jā, es tādu kaut kā dzirdēju, bet tad sapratu, ka es viņu nemācēšu nobeigt. Tādu vienu frāzi atceros, bet... Jā, tu. Life is life. Na, 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 na. Tas wabadap. Da. Jā, tāds bija dziesmiņa. Ieskaitīs? Jā, vējš. Kas jūras vējš? Var vēlreiz. Pilsētā, kurā piedzimst vējš. Visi zarosēš. Labi, ka vējš tas nenoplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš. Jā. Ļoti skaisti. Nu, un tad par prieku tavai un visām mamām. Mamām. Yes. Čau visām mamām. Halleluja. Halleluja. Oi, man vajadzēja gitāru paņemt līdzi. Man vajadzēja pabrīdināt. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lead, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is God about, but all I ever learned from love was how to shout at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Jā. Aplausus lūdzu studijā. Paldies. Nu, šīs pēdējās dziesmas dēļ vien man bija vērts tev mocīt un likt dziedāt dažādas dziesmas, dažādi izpildītāji dziesmas. Un jā. Bet grūti šo dziesmu ļoti grūti akapelā nodziedāt vispār. Tas bišķiņ pietrūks ģitāras, bet tev tas izdevās lieliski. Un tagad es saprotu, ka pēc tavu mammu vienmēr prasa, lai tu dziedi šo dziesmu. Ja es tev kādreiz notvēršu uz ielas, arī teikšu tā, dziedi tagad. Ar ģitāru vai bez ģitāras. Liels tev paldies, ka tu atnāci beidzot. Jā. Liksim uzsvaru uz vārdu beidzot, jo es tev biju jau aicinājusi uz šo sarunu. Paldies tev, ka tu esi atgriezies mūzikā, jo tas nozīmē, ka mūsu ausis tiks priecētas ar vēl vienu Latvijas talantīgu mākslinieku vairāk. Mēs tikpat, cik tu nepacietīgi gaidi izdot savas nākamās dziesmas, mēs tikpat nepacietīgi gaidīsim tavas nākamās dziesmas. Un paldies tev, ka tu dalies arī ar tiem grūtākajiem dzīves brīžiem, jo tā jau ir dzīve, jo nav tāda
vienmērīga Absolūti. strīpa, ir kalni un lejas. Lai tev izdodas turpināt šo iemīlēšanās fāzi ar mūziku, un varbūt, ka lai tā nekad nepāriet, bet tikai plaukst un attīstās un iegūst jaunas, vērtīgas aprises. No mūsu kanāla atbalstītāja Tirzniecības centra Spīce. Tev arī neliela dāvaniņa. Super, paldies. Un no manis liels, ciešs apskāviens. Paldies tev, ko uzaicināji.